Sveika, tauta! Atceraties, kad es vienā no saviem Barbie-Džeka video pateicu šo? Pēdējā laikā Rodrigo plāno arī izgriezt vairākas no savām ribām, lai spētu apvienot savu muti ar savu krāniņu. Tas bija domāts tikai kā joks, bet pārvērtās par realitāti. Tieši tā, Barbie-Džeks Rodrigo sev ir izgriezis 4 no apakšējām ribām, lai samazinātu savas jostas izmēru no 36 līdz 26 colām. Sākotnēji Rodrigo vēlējies, lai viņam izgriež 6 ribas, bet neviens no ārstiem, pie kuriem viņš gāja, tam nepiekrita, jo operācija būtu pārāk riskanta. Kā vēsta vairāki avoti, viņš ir vienīgais zināmais cilvēks pasaulē, kuram ir veikta šāda procedūra. Ārsts, kurš veica operāciju, pat to strīmoja tiešraidē iekš Instagram. Pats Rodrigo arī aktīvi dokumentē šo procedūru un īsi pēc pamošanās esot bijis milzīgās sāpēs un pats nespējis nostāvēt kājās. Lai tās remdētu, viņam izrakstīts masīvs pretsāpju līdzekļu kurs. Un tikai pāris dienas pēc procedūras Rodrigo jau bija redzams pastaigājoties pilsētas ielās. Kopējās operācijas izmaksas sasniedza 28,000 mārciņu, un pēc Rodrigo vārdiem iedos viņam klasiska izskata vīrišķīgu figūru. Par šādu soli viņš lēma, jo daudz no interneta kritizētājiem teica, ka viņa ķermenim sāk pazust forma. Izgrieztās ribas Rodrigo saglabājas, lai tās varētu izmantot citās kosmētiskajās procedūrās, un sacīs, ka 2018. gads būs labākais viņa dzīvē, jo beidzot viņš izskatīšoties pēc fitnesa modeļa. Līdz šim mirklim Rodrigo ir iztērējis apmēram 500,000 mārciņu, un šī ir bijusi sarežģītākā un riskantākā operācija viņa dzīvē. Kopā to skaits sasniedz jau 60. Tiem, kas vēl joprojām nezin par šo brazīliešu vīrieti, iečekojiet manus pārējos video par viņu, un es domāju, ka jūs būsiet šokā. Tas arī īsumā viss. Neaizmirst uzspiest šim video like, piesakot man Instagram, un, protams, abonēt šo kanālu, ja to jau neesi izdarījis, un tiksimies nākamajā video. Paldies visiem, ātā!